Bet jā, es esmu tiešām taupīgs, un es izmantoju, man nepatīk mest lietas ārā, es viņas izmantoju līdz beigām. Kad izēdu jogurtu, ja, es neizmetu ārā to trauciņu, es viņu izmazgāju, vai ne? Es viņu izmazgāju, jo, hei, ja nu es izdomāšu kaut kad tomātus audzēt, pareizi. Es viņu nomazgāju, uzlieku augšā pie pārējiem tomātu trauciņiem, ja nu pēkšņi uznāk kaut kāda pasaules revolūcija un viss tā kā tagad visi tomātus audzējam, man jau būs dafiga trauciņu. Es jau esmu visiem priekšā. Ir jādomā uz priekšu, kurš tad būs idiots. Māma. Un, piemēram, es atceros, mamma vienmēr teica, Kalvi nemet ārā maizes maisiņu, liec viņu pie pārējiem maizes maisiņiem. Un nemet ārā to mazo sūdiņu, ar ko aiztais maizes maisiņu, ja? Liec viņu pie pārējiem maizes sūdiņu maisiņu, ar ko aiztais maizes maisiņu, virs jogurta trauciņu foliju vāciņu, trauciņu vāciņu atvilknē, ja? Hei, varbūt kādreiz vajadzēs. Dažreiz vajag nevis kādreiz, bet tagad un tūlīt.